Es atrodos pie Rīgas arhibīskapa Zbiņeva Stankēviča rezidences Vecrīgā. Šeit pirms neilga laika noslēdzās Vatikāna valsts sekretāra Pietro Parolina vizīte Latvijā. Pietro Parolins Latvijā ieradās 11. māja vakarā un vispirms apmeklēja Doma baznīcu un apustuļa Meinarda kapu. Pēc tam ceturtdien Pietro Parolins tikās ar mūsu valsts amatpersonām, ar valsts prezidentu Raimondu Vējoni, ar ministru prezidentu Māri Kučinski, kā arī ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci. Tāpat viņš nolika arī ziedus pie brīvības pieminekļa. Tikšanās laikā ar Latvijas valsts amatpersonām viens no galvenajiem sarunu tematiem bija iespējamā pāvesta Franciska vizīte Latvijā 2018. gadā, kad mūsu valsts svinēs 100 gadu jubileju. Parolins gan sacīja, ka viņš ir tikai pāvesta vēstnesis, tāpēc lēmumu viņa vietā pieņemt nevar. Tomēr cerēja, ka pāvests šo ielūgumu pieņems. Vēlāk Latvijas Universitātes lielajā aulā Pietro Parolins lasīja lekciju par pasaules un cilvēka redzējumu pāvesta Franciska enciklikā Laudato Si. Šī enciklika ir veltīta rūpēm par mūsu planētu Zemi, kas ir mūsu kopīgās mājas. Ceturtdienas vakarā kardināls svinēja svēto misi Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, savā uzrunā uzsverot kristiešu vienotības un ekumenisma centienu nozīmi. Misi muzikāli bagātināja katedrāles un Rīgas Kristus karaļa draudzes koru dziedājumi. Uz dievkalpojumu bija ieradušies priesteri no visām Latvijas diecēzēm. Otrā vizītes dienā kardināls Pietro Parolins tikās ar Rīgas garīgā semināra audzēkņiem, Latvijas katoļu bīskapiem un kristīgo konfesiju vadītājiem. Tikšanās laikā ar bīskapiem un kristīgo konfesiju vadītājiem Pietro Parolins atzinīgi novērtēja ekumenisko sadarbību, kā arī atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem, piemēram par vērtību krīzi Eiropā un baznīcas un politikas attiecībām.